Sveicināt! Sveicināt! Kas tu šeit notiek? Un te aizdams bumbījoties. Zvanīja 3 reizes. Kas zvanīja 3 reizes? Nezinu. Tur jāprasa vairāk valsts policijai. Mēs nevienu ielaist, ne ārā laist nevaram. Ārā arī nedrīkst laist, jā? Jā. Te ir visi iespējamie dienesti. Gāzanieki, ugunsdzēsēji, gaidam Omegas darbinieks. Jā, pa kur pus Omega brauks? Nezinu. Droši vien pa galvenajiem vārtiem. Tur jau. Jā, nu jums jādodās turien. Tur jārunā. Ok, labi. Sveicināt, kas te noticis? Nu, viens bērns kaut ko pajokojis ir, ka bumba ielikta un, nu, tā plezīri, zini, bet tad, kā? Nu, slimnieki tad daudz. Kaut kāds bērns kaut ko paziņojis ir un... Jūs tā domājat, jā? Nu, ko tur domāt? Tā taču ir. Kaut kāds speciālības gaidam? Nē, visi jau pārbaudīja, tur pažarnieki un policija, visi jau ir kārtībā, jau gāzanieki, visi jau tur pārbaudīja. Bērnu nodaļā. Jau zināms, kas izsauca? Ko lūdzu? Jau zināms, kas ir zvanītājs? Nu, kaut kāds bērns, nezinu jau, kurš tas bērns ir, bet, nu, no bērnu nodaļas kaut kāds bija piezvanījis. Kāpēc jums tā liekas, ka no bērnu nodaļas? Tāpēc, ka bērnu balsī. Bērnu balsī bija zvans? Jā, nu jā. Un kas pieņēma zvanu? Es jau nezinu, to jau tie ugunsdzēsēji policija zina, es jau nezinu. Es tik redzēju, ka te brauca bez jēgas iekšā viss. Bet, nu jau, laikam viss ir beidzies. Pirmo reizi tādu pieredzi? Pirmo reizi tādu. Nav satraukums nekāds? Kāpēc? Par ko? Nu, muļķības. Vai tad maz ir dzirdēts, kur stacijās, kur lieli cilvēki visādas baumas izplat. Un te taču viss tādi slimnieki, to taču var sagaidīt.